Čajaneks. Un ripa ielido Holta vārtos. Sušinska piespēlē un Holts nespēja glābt. Neapturot ripu uzreiz, neļaujot vārtsargam sagrupēties, neļaujot līdz galam pārvietoties pa labi. Redzam, uzvars ir 0-2. Nepatīkams turpinājums. Plaukstas metiens virs pleca augšējā stūrī. Trīskārtējs Stanley Kausa ieguvējs New Jersey Devils sastāvā Briļins. Un 1-1. Lielisks uzbrukums, lieliska 2-1 rezultāts ir Skā labā. Gūstam pirmos vārtus Jānis Sprukts. Pēc teicams Roberta Bukarta piespēles pārspēja Jevgeņiju Nabokovu. Nu, jāsaka, Nabokovam šeit bija ļoti maz izredzi kaut ko glābt. Nu, ko, pirmie vārti gūti jaunajā KHL čempionātā. Parādīja vārtsargam, ka metīs Roberts Bukarts. Nabokovs viņam noticēja. Un Roberts zibenīgi piespēlēja Jānim Spruktam. Jānis Sprukts. Karsums. Žēl. 2-2. Ripa tomēr ielido vārtos Ģirts Ankipāns. Šķiet, ka izdevās viņam ieraidīt ripu vārtos un izlīdzināt rezultātu. Redzēsim atkārtojumā, kādā veidā tad tieši ripu vārtos ielidoja, bet nu, šī maiņa aizvadīja ļoti labu pretuzbrukumu. Karsums, Sprukts, Ankipāns tieši šādā secībā. Jau Mārtiņš varēja trāpīt no labās puses, no diezgan asa leņķa. Neizdevās, bet nu kas neizdevās viņam, tas izdevās Ģirtam Ankipānam. Ģirtam Ankipānam, kurš traumas dēļ pagājušā sezonu nepabeidza. Jā, redzam, Ģirts Ankipāns no gaisa ieraida ripu vārtos. Nu, ja nebija par augstu pacelta, tas ir atļauts augstums, kādā drīkst spēlēt ar nūju un gluži kā tenisā. Negaidīja Nabokovs šādu pavērsienu, nebija gatavs ripu atvērīt. Jāsāk domāt, ka var būt dažādi. Nu, ko rādīs? Ne, uz centru rāda galvenais tiesnesis, tas ir Aleksejs Aņisimovs. Pirmā maiņa Skā komandā. Nu, tagad 3-3. Lūk tā, Miķelis Redliks. Otra atkal Dārziņš izdara lielisku piespēli un šoreiz tā vainagojas ar komandas biedra precīzu metienu. Starp kājsargiem Nabokovam trāpa Miķelis Redliks. Sarežģītā situācija atradās Lauris uz zilās līnijas robežas, bet tomēr pamanījās izdarīt piespēli. Un tagad 4-3 Surovijs. Tomāšs Surovijs 18. minūtē izvirza Rīgas Dinamo vadībā. Pirmoreiz šajā spēlē Niživijs un neatvērāmi tuvajā stūrī met Surovijs. Nabokovs nav glābējis šajā epizodē. Hartigans, Niživijs, Surovijs. Necentās gūt vārtus, kamēr bija tukši vārti. Varbūt varēja mēģināt pāri laukumam visam raidīt ripu vārtos, kaut kā trāpīt. Nu, tu jāskatās vēl, kā tā ripa iekļuva vārtos. Ar nūju, ar slīdu Veinhandls skatāmies. Ar nūju. Nu, ļoti maz. Jā, Saša Niživijs! 5-4 Rīgas Dinamo sāk ar uzvaru. Viņi mums pēdējās sekundēs pamatlaikā, mēs viņiem pēdējās sekundēs papildlaikā. 5-4 Rīgas Dinamo papildlaikā uzvar Sanktpēterburgā. Labi vārtu priekšā nospēlēja Sprukts. Patraucēja Nabokovam, neļāva tikt aizsargam pie vārtsarga atvairītās ripas, lai pie tās tiktu Aleksandrs Niživijs. 5-4 Rīgas Dinamo uzvar Sanktpēterburgā. Skā komanda papildlaikā un iegūs 2 punktus, bet 1 punkts pienāks, protams, arī mājiniekiem.